Sveiks, mīļās mammas! Raidierakstā es esmu bērnu psihologs Simona Dimanta, un man ļoti interesē cilvēku grūtības, kā viņi tiek tām pāri. Raidierakstā es aicinu pie sevis mammas un izjautāju, kā viņas tiek galā ar saviem dzīves izaicinājumiem. Šodien pie manis ciemos ir Santa, 3 bērnu mamma un Secret Stones zīmola vadītāja. Sveiks, Santa! Sveika! Prieks, ka tu atnāc pie manis uz sarunu. Paldies par uzaicinājumu. Es sākumā vēlos pajautāt par to, kā tu jūties savas mammas lomā. Diezgan bieži mammas ir, kuras jau uzreiz, kad piedzimst bērniņš, jūtas gatavs būt mammai, un reizēm jau pat pirms ir bērns, jūt, ka ir kā mamma. Citiem tas nāk vēlāk. Kā tev ir? Par šo jautājumu biju aizdomājusies, un īstenībā ar savu pirmo bērnu es dzīvoju tādā pasaku valstībā, ka man likās, ka man piedzims bērniņš, un viss būs tik skaisti, un mēs ar vīru tur mīloši staigāsim ar ratiņiem, un viss tik fēni, bet tu piedzimst, arī tu piedzimsti no jauna īstenībā, bet piedzimst tas bērniņš, un tā realitāte ir pavisam savādāka, nav viss tā, ka manējais jau gulēs un smuki ēdīs pupīti. Ne, protams, kādam tā ir, bet tā tas ar mani nenotika, un man, ja es šobrīd atskatos no šī brīža skatu punktu, man tad bija depresija. Es nebiju saprasta. Vienīgais cilvēks, kas man saprata, tā bija mana māsa, kas arī varbūt tam bija gājusi cauri. Man ir nesaprata tajā laikā vīrs, jo iespējams tos 11 gadus atpakaļ nebija tik populāri visa šī mammas labsajūta, vecāku tāda izglītošana par šīm sajūtām. Un, jā, es nejūtu neko uzreiz. Man likās viss tā diezgan briesmīgi. Es biju iemesta tādā skarbā realitātē, ka bērns neguļ, tur visādas citādas problēmas, kā tas bērns ņemās svārā, kā viss dzīst pēc dzemdībām man pašai. Bija ļoti, ļoti grūti. Un, jā, bija grūti, tiešām bija grūti. Un, laikam, kas man palīdzēja, teiksim, ar 2. un 3. bērnu, es atmetu šos ideālās mammas un ideālā kaut kāda Instagram ģimenes tēlu sevī. Tā vienkārši nenotiek. Ir dzīves situācijas, un es iemācījos ar ļoti prasīt palīdzību, jo tad man likās, ka man jābūt tādai mātei baronei, kad man ir jābaro ar krūti, man nevajag, lai man tur palīdz pieskatīt. Es visu tikšu pati galā, bet palīdzēt, prasīt palīdzību, tas ir ok, un tas ir vajadzīgs. Jā. Cik tas laiks prasa, lai nonāktu līdz tam lēmumam, ka ir jājautā palīdzību? Otrā grūtniecība īstenībā. Otrajā grūtniecība, jā. Jā, otrā grūtniecība, jā, jo tas tā nenāca uzreiz, jo, teiksim, to. Un man liekas, kas arī jaunām mammām, ko es vienmēr saku, klausīt pašām sevi. Tāpēc, ka mammas sirds zinās vislabāk, jo pilns ar ekspertiem, kurš teiks, kā vajag pareizi to darīt, kā šito darīt, kā tam bērnam jāelpo, kādā kakām jābūt krāsā un vispārējais. Un tu vienkārši esi tādā izmisumā par to, kas notiek. Un, būt atklātam. Tā vienkārši nav viss ideāli. Jā, mūsdienās ļoti liels, man liekas, tas spiediens uz mammām spēt visu izdarīt un zināt visu un darīt visu pareizi. Un it kā no vienas puses forši, vai ne, ka tā informācija ir, es pat kā psihologs dalos ar daudz informāciju. Un šobrīd pati audzinu savu zīdēnīti. Un, lai gan par psiholoģiju tā izprot, kā bērns tur aug un attīstās un tam līdzīgi, bet tad, piemēram, ir tas handlings un visas tās kaku lietas un tam līdzīgi. Un es reāli saprotu, es tagad saprotu mammas, kuras tā kā arī skatās un domā, reāli vispār to ir iespējams visu izdarīt. Tā kā, jā, no vienas puses tas bišķi par daudz un bišķi par traku, un kad mammas aizmirst, kad jāsako sev līdz savai sajūtai. Jā, un ir jāpiet tam procesam, un tev nāc līdz 2. bērniņam. Jā, bet man liekas, katram ir tas ceļš savādāks. Es domāju, arī liela loma varbūt spēlēt, cik gados tas bērniņš dzīves, jo man reāli pirmā meitiņa piedzima, man bija 21 gads. Un tas tomēr ir tāds jauns vecums, un tu esi vēl tāds jauns maksimālis. Un ir tas cits spars arī. Varbūt arī tāpēc tas man palīdzēja izdzīvot, jo tas bija tāds grūts laiks. Es biju ar apņēmības pilna par to, ka man bija sesija tajā laikā, un man bija novembrī man piedzima meita, un decembrī man sākās sesija, un bija ļoti traki, tiešām bija ļoti traki, bet es nezinu, tam bija jāiziet cauri. Man prieks, ka mana vecākā meita man ļoti daudz ko ir iemācījusi. Viņa ir man tāds ļoti liels skolotājs. Man īstenībā ar viņu ir tāda visciešākā emocionālā saikne, tāpēc, ka viņa man ir izmācījusi ļoti daudz ko dzīvē.
bija tāds īsts dzīves skolotājs. Jā. Kas varbūt tās atziņas, ko tu ieguvi ar audzinot pirmo bērnu, var tāds spilta, kas vēl projām tev ir līdzās un kuru tās kā mantru tu sev atkārto? Īstenībā vienkārši diezgan klišīski, bet viss būs kārtībā. Tāpēc, kad man vecākajai, tas nāk vecākā viņa, viņai bija visādas problēmas, gan tur ar vēderu, mēs tur visādiem doktoriem gājām un vēlāk rādu problēmas un tā. Un tas viss iet un pāriet un vienkārši nevajag, tā atziņa ir, viss būs kārtībā un tev ir savs ceļš ejams. Jo tiklīdz tu ieej kaut kādā mamma formā, es vispār neeju, ne tad, es vienkārši biju kaut kad iegājis kaut Cāls, man liekas, bija tāds. Jā, vēl joprojām populārs. Okay. Nav ieteicamā literatūra. jā, tur tiešām nevajag iet. Un, ja gribi iet, tad tādos normālos, adekvātos, es nevarēšu nosaukt šobrīd piemēru, jo tas man vairs nav tā aktuāli. Jā. Bet arī visas grāmatas, es teiktu, laistas ar tādu filtru. Bet, kad daudzas ir tādas perfektās grāmatas, bet citreiz tie scenāriji nav tādi arī par visu to vēlšanu, runāšanu un kā ar to bērniņu vajag. Un citreiz nesanāk. Jā. Noteikti nesanāk vienmēr. Jā, tā kā īstenībā tā svarīgi, lai sanāk visu, bet es noteikti tur piekrist, ka literatūra, kas mums ir pieejama, viņa tā kā izlaiž kaut kur to realitāti, bet kā tu nonāc līdz tam skaistiem, ka tu bērniņš rauda un tev visu laiku ir jāatsaucās un tev ir jāatsaucās 200,000 reizes. Un ko tad tu dari tajā brīdī un reāli, kā tu vari veltīt laiku sev, kurā brīdī? Jā, noteikti, kad ir lietas vēl, par ko ir jārunā un jāstāsta. Es domāju, ka šobrīd arī tavā laikā, kad tev piedzima pirmais bērniņš, tu vari tās neapzinājies tajā brīdī, kad tev bija šī depresija. Šobrīd tas ir ļoti aktuāli, kad ar visu šo Instagramu, kad skaistās ģimenes un skaistās mammas. Un, it kā jau raksta vai neaprakstā, kas tur varbūt notiek, bet neviens jau to realitāti neredz un nesaprot. Un tad daudzas mammas tiešām tā kā aplaužās, kad pienāk tā realitāte. Un ko darīt? Un, tiešām iespējams ir iegūt to, kas tur tajās bildēs ir redzams. Jā, mūsdienās vēl projām tas tā kā ir diezgan aktuāli. Un tev šobrīd jau ir 3 bērniņi, un man gribas teikt 4 bērniņi, arī zīmols Secret Stones. Kā tu nonāci līdz tam lēmumam, kad tu vēlies vispār uzsākt biznesu? Man laikam tas biznesa gēns ir jau iedzimis. Man abi vecāki ir uzņēmēji, un tad kaut kā, ja es visas manas iepriekšējās darba pieredzes, es arī esmu bijusi kāda uzņēmuma vadītāja vai struktūra vienības vadītāja. Man vienkārši īstenībā ar otro bērnu, kas bija dekrētā, man jau tāda bija biznesa. Es uzsāku biznesu drīzāk tā, bet viņš diezgan... Viņš nodega vairāku iemeslu dēļ, nebija zināšanas, bija citas ekspektācijas. Un, tur tāds likums saka, es vienkārši padevos. Es domāju, šito visu negribu. Tas ir tāds čakars, es iešu strādāt pie kāda. Un, man tā kā, tas viss tā aizklapējās. Un tad, kad es biju ar 3. bērnu dekrētā, tad arī tieši man pēdējā darba diena bija pirms šī dekrēta atvaļinājuma un izsludināja Latvijā ārkārtas stāvokli ar Covid sākās. Un mans viss dekrēts aizgāja, visi mani baseini. Es domāju, es iešu uz baseinu, vingrošu un viss būs tik skaisti. Bet realitātē es paliku ar pirmklasnieku mājās. Viņam bija 3 gadi. Tad, tas bija tāds arī traks posms. Un kaut kā tas Covid, man liekas, visiem ienesa tādu pārmaiņu laiku, tādas pārdomas. Un man vienkārši gribējās pamēģināt joka pēc, kā tas būs, jo es esmu it kā es ticu ezotērikai un es ticu arī zinātnei. Man liekas, šīs abas īstenībā iet roku rokā, tikai, kurā svara kausā mēs sevi liekam, teiksim, vairāk vai mazāk. Un tad es vienkārši pamēģināju joka pēc uztaisīt Instagram. Es jau zināju, ko nedarīt, jo es jau biju izgājis tam vienreiz cauri un kā to darīt savādāk. Un tas ļoti, ļoti palīdzēja. Un, bija vairākas lietas, ko es darīju tā kā savādāk. Un tas bija tāds pamēģināšana. Un tāpat es sēžu dekrētā, nav ko darīt. un kaut kā, tas tā viss pamazām un tā tas aizgāja. Jā. Man tā kā savalkās nedaudz tāda līdzība ar to, ka tu minēji, ka tev bija pirmais bērniņš. Tev bija tāds pārsteigums, ka tur daudz kas notiek citādāk, un tad tu mēģināji biznesu, un tad arī tāds tā kā pārsteigums, ka lietas notiek citādāk. Neskatoties to, ka tev pirmais biznes tā kā izdega un neizveidojas, tu tomēr mēģināji arī šo otro biznesu.
Es redzēju, tev bija TikTokā un Instagramā šis stāsts par to, kā vispār izveidojās Secret Stones. Tu stāstīji par to, ka ar 3. bērnu kopā jūs to darījāt. Vari vairāk pastāstīt, kāda bija tā ikdiena kopā ar 3. bērnu? Zini kā, viņi vienkārši bija, es sapratu to, tu savus bērnus nevari palikt nekur malā. Visi tev var būt Lucifera plāni, bet bērni vienmēr ir pirmajā vietā. Un es sapratu, vai šo lomu man būs kaut kā jāsadala, bet tā, lai tas ir veselīgi man un veselīgi bērnam. Un es uzskatu, šeit tā veiksmes atslēga ir, ka tu tā kā veic savu bērnu analīzi, ka tu saproti, cik daudz jau ir tādi bērniņi, kas, kam nepārtraukti ir vajadzīga uzmanība, kas tur nevar, tu nevar aiziet mierīgi, tev visu laiku jāsēž blakus. Vai, es vienkārši sapratu, kāda man ir Jasmīna, es viņu izpratu ļoti labi, es zināju, ka viņai ir svarīgs, piemēram, laiks, lai mēs paspēlējamies, bet es zināju, piemēram, viņa tur guļ 2 stundas, tātad man 2 stundas laika kaut ko padarīt. jā, kaut ko padarīt. Un man bija tiešām tas, ka mājās būs netīri trauki, nebūs izsūkta grīda, bet es veltīšu tās savas 2 stundas to, ko es gribu savam biznesam veltīt. Un ar to, man liekas, vienkārši tā ir tāda veiksmes atslēga, ka tu spēj saprast, kāds ir tavs bērniņš, jo, man liekas, ja es izdomātu Secret Stones veidot, tad, kad man bija ar pirmo bērnu, tur nebūtu nekāds Secret Stones, tur viss būtu ļoti slikti, gan man pašai, gan bērnam. Tas tāds, ļoti, ļoti jāsaprot, kāds ir tavs bērniņš. Un tad līdz ar to Jasmīna bija tā, viņai patika, un es viņai ļauju tur, zini, kā visas tās pērlītes. Tas ir skaisti. Un tad es viņai liku celfānu maisiņā viņu, un tad viņa varēja, lai vienkārši tikai viņas māsiņa grib visu bāzt mutē. Un tad viņai sanāca arī motorikas visādi vingridājumi, un teiksim tā. Bet, tas bija tāds, bija citreiz, protams, bija grūti, jo, liekas, gribas jau vairāk izdarīt, un tu tā kā besies uz to, ka, viens nevar, vai tu esi izdomājis daudz, un visi zina to sajūtu. Un tas bērns piecās pēc pusstundas un liekas, ko es tagad darīšu? Kāpēc? Bet kaut kā, es nezinu, es ļoti ir augu kā personības, arī 2 gadus gāju pie psihologa. Un man, teiksim, ja man kādreiz likās, ka Dievs, ko tie cilvēki iet pie psihologa, kaut kas tur nav mājās. Bet man tiešām ļoti, ļoti palīdzēja sakārtot psihologs tādu attiecības ar sevi, attiecības īstenībā ar manu mammu, ar vīru, izstrādāt tādu, teiksim, saprast, visu salikt pa plauktiņiem, un tas varbūt arī, pēc tam jau es arī gāju visādās tādos mūsdienās mindset lietās, bet tā tas arī ir. Es ļoti daudz pamainīju savu domāšanu, un man tas tā viss bija vieglāk. Bet, protams, izklausās varbūt šobrīd, ka viss tā rožēna, bet nebija rožēna arī tas, bet bija krietni vieglāk to visu, teiksim, menedžēt, kaut kā tā. Jā, it kā tās lietas ir tās pašas, bet tad, kad domā citādāk un saprot lietas citādāk, tad vienkārši viņam tiec galā citādāk, tad ir vieglāk un vienkāršāk. Jā, šis tāds labs jautājums, ko tu pacēli, kad ļoti daudz mammas, kuras arī ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, kad viņām ir ideja, ka viņas vēlas kaut ko uzsākt, bet tieši arī ir grūti viņām saprast, kā to darīt. Un tu minēji, piemēram, kad es to saucu par to prioritizēšanu, ka tu noteici, ka tu vēlies tās 2 stundas veltīt savam biznesam, nevis, piemēram, tur traukiem vai drēbēm. Ko varētu teikt šīm mamām, kuras arī grib uzsākt biznesu, bet viņām varbūt tās nav tā sapratne, kur un kā sākt. Kas ar tās bija tev tas dzinulis, kas tev palīdzēja tomēr nolikt malā ikdienas lietas un es gribu šito? Man liekas, tas augstāk stāvošais mērķis, jo patiesībā sakot, tā mana zīmola būtība ir, kad rotas tev derēs vienmēr, lai kā tas varētu būt. Tas ļoti tie dzīves sīkumi, kas tev ļoti iepriecina, un man bija tā vīzija, ka es vēlos iepriecināt sievietes, kas grib parādīt, kad ir rotas ar nozīmi, kad šie dabīgie akmeņi, kad var vēl kāds skaistus aksesuārus un tam piešķirt ar lielāku nozīmi. Tātad pirmais noteikti tā būtu tāda vīzija, kāpēc tu to dari. Ja tev nav skaidrības, tīri no tā, es gribu savu biznesu, jo es gribu vairāk pelnīt, man liekas, šis nebūtu. Protams, mēs visi gribam vairāk pelnīt, bet ja tas ir galvenais dzinulis, tad, ja būsim atklāti, ir reti, ka tādi veiksmes stāsti, kas ar pirmo gadu ir riktīgi veiksmīgi un viss tur aiziet un uzņēmums ir pelnošs. Tas ir, pirmais ir, tad saprast, kāda mērķa vadīta to dari, un tad arī
atkal atgriežamies pie tā, ka tu atmet savas ekspektācijas par tādu ideālo variantu, ka tu pieļauj, ka būs kādreiz netīri trauki, kaut kas nesavākts, un kad ļauj tam procesam tā viegli un ritoši iet, jo gribas jau mēs sievietes tiešām esam ļoti spēcīgas. Nevēlti daba mums ir devusi tādu iespēju unikāli sevī. Es esmu ar pirmo bērnu, es gulēju, domāju, kā manī varēja izaugt tāds cilvēciņš. Es nekad dzīvē nebiju piedzīvojis tādu brīnumu sajūtu. Tiešām, es skatījos, es domāju, kā var kaut kas tāds. Mēs sievietes esam tik unikāli, tiešām, nereāli. Mēs esam tik krūtas, mēs reāli dodam to. Jā, vīrieši arī izdara savu darbiņu. Tad mēs, sievietes, mēs taču izaudzinām to bērnu. Tas ir tāds ļoti svētīgs process, un mēs sievietes esam ļoti spēcīgas. Un, man liekas, šī vara, šis spēks, kas mūsos mīt, mums arī citreiz ļoti traucē. Jo tas ir tāds, tad atkal atdaramies par to, par to super sievieti, un kad es visu varu, un es esmu spēcīga. Jā, tad noteikti ir tas, salikt savas prioritātes, kāpēc tu to dari. Un pirms tu dari, arī parunāt īstenībā ļoti svarīgi ar otru pusi, cik viņš ir gatavs tevi atbalstīt, vai viņš saprot, ka varbūt vakaros tev vajadzēs vairāk laika vai mazāk. Jo ja tu esi attiecībās vienpersoniski, tagad es taisīšu biznesu, man liekas, tas arī uzreiz var atzīt tādu ķēdi, kad arī attiecībās rodas nesaprašana, kā tas ir, tu esi dekrētā un vēl te biznesa tais, un ir noteikti jāizrunā ar partneri šīs lietas. Jā, tāds ir, kad sievietes tiešām tādas superwoman, un tiešām var daudz, un jābūt arī tādai gudrai, kā to savu spēku izmantot tādā pareizā virzienā, un īstenot tās lietas, kuras tiešām katra mamma un arī sieviete vēlas. Jā, tu minēji par to atbalstu arī, ka nepieciešams, un arī komunikācija ar partneri. Es vēlos pajautāt tādā biznesa uzsākšanas procesā, kādi bija tie izaicinājumi, ar kuriem tu saskāries? To bija tik daudz, bet viens īstenībā tas galvenais mans izaicinājums bija patiesībā sakot aiziet no tā algotā darba. Jo skatoties no šī skata punkta, man bija ļoti laba alga. Man bija ļoti ērts biroja krēsls. Man bija visi apstākļi radīti, lai es paliktu strādāt un pelnītu savu labo algu un strādāt citam pa lielam. Man galva nesāp par pārdošanas rādītājiem. Es izdaru tas, kas man jādara, es aiztaisu kompītu un dodos mājās, teiksim tā. Un, ja skatās no tādiem lieliem, tas bija ļoti liels izaicinājums. Es tik šausmīgi baidījos iet no savu darbu prom. Tāpēc, kad pienāca tas februārs, man reāli ir jāpaziņo, vai es atgriežos vai nē. Un tas bija tāds ļoti liels izaicinājums un tāds, patiesībā sakot, kā man kā personībai, tāds ļoti liels izaugsmes punkts. Es nevaru pastāstīt, tās bailes bija tik šausmīgas. Man liekas, ja man neizdosies, ko es darīšu, ja neviens nepirks, un ko tu tur, jo tu saproti, vienu dienu ir tur, teiksim, pašā sākumā, tas ir rēķini, vairāk nekā 3 gadus atpakaļ. Tur varēja būt nedēļā 1 pasūtījums, varēja dienā būt 10, un tu ar to sajūtu baigi menedžē. Tas bija, tā bija īstenībā vislielākā, tas lēmums par labu savam zīmolam, tas bija man visgrūtākais. Man tiešām tas bija tik, es tagad atceros pilnīgi, es negribētu iet vēlreiz tai sajūtai cauri. Jā, kā domā, tev būties, tagad, kad tu esi izgājis tam cauri, vai tev vēl būtu kaut kāda situācija, ka tu īstenībā varētu iziet tam cauri? Ja man liekas, tas bija tik liels izaicinājums un tik tāds liels bailes, kad varbūt tu sevi esi iesvētījusi. Vai tomēr nē, kad ir tā drošības zona, kad ik pa laikam ikdienā tomēr jātaustās, kad vēl nevar tā lekt. Zini, kā man liekas, tas bija tāds riktīgi labs izaicinājums, un tagad vienkārši pēc tā es saprotu, nekas slikts nevar notikt. Kas var notikt? Es nezinu, sliktākais, tu vari pazaudēt kaut kādu naudu, ja tu investē kaut kur vai paralēli palaid kaut kādu jaunu. Palielam tas ir sliktākais, kas var notikt. Ja mēs skatāmies zīmolā, tādā apvidū. Reāli tas ir viss palielam ir naudas izteiksmē, kas ir saistīts ar tādiem lielākiem lēmumiem, tas pats veikala atvēršanas. Kas būs? Nesnāks, aizversim ciet. Jo es laikam iemācījusies tā
pie tām lietām ļoti, man nebija īstenībā bailes par to, vai man nesanāks, man bija bail vairāk par to, vai es tāda ļoti liels atbildības sajūta, man ir darbinieki, vai es spēšu darbiniekiem samaksāt, vai tas veikals atmaksāsies. Un es domāju, jo tā kauna sajūta, vai citiem ir, es tā klausos no saviem tādiem biznesa draugiem, ka viņi pārdzīvo, ko citi padomās. Man ir vienalga, ko citi pa lielam. Jums visiem ir viena alga, vai man iznāks vai neiznāks. Jūs, Santē nesnāca, ļoti, es jau teicu, vienīgais, ko tu vari pateikt. Un tas, pa lielam, mums cilvēkiem interesējam tikai mēs paši, mums tikai liekas, ka visiem citiem interesē, kā tev tur vai kas tev tur. Jā, tas tāds. Jā, šis jautājums kauna sajūta, tas tiešām ļoti daudziem ir tāds triggeris, kad ir bail uzsākt. Un es gribētu tev pajautāt, ja tomēr ezotērika, tas tā kā cilvēki mēdz izteikt kaut kādus priekšstatus vai kaut kādus aizspriedumus, un es domāju, tavā tādā apkārtējā vidē, vai bija cilvēki, kuri kaut kā izteica, kam tas par vajadzīgs, un tas kaut kas tāds neīsts, un kaut kā sāk var tās tā distancēties, vai kā kaut kāds tāds reakcijas bija novērojams? Zini kā, bija cilvēki vairāk, varbūt ne par to ezotērisko, katrs, citi varbūt vienkārši domā, ka es būšu aptinusies ar kādu šalli un tik relēm un tāds. Jo es jau teicu, ka es tam gribu tādu skaistu nozīmi. Tu vari ticēt, tu vari neticēt, bet pamēģināt, tu vari, nekas nenotiks. Ne? Bet man īstenībā pirmajā biznesā bija ļoti sāpīgi, kad mani tādi ļoti tuvi draugi, teicu, es jau zināju, ka nesanāks, kas tur pirks un šitāds. Un tad man tas ļoti, ļoti sāpināja, jo man likās, tādi tuvi draugi par mani tā izsakās, ja pat tu tā domā, to runā tā kā, kad neviena nezina ar savu sievu draudzeni apsviet, lai es to neuzzinu. Kaut kā, tas tā bija ļoti sāpīgi, un tāpēc arī, kad es veidoju Secret Stones, es šausmīgi distancējos no saviem draugiem. Es īstenībā nevienam neko neteicu, tikai man vīrs un māsa zināja, kad es tur sāku kaut ko čubināt, jo es negribēju atkal vilties un būt sāpināta šajā jautājumā. Bet, protams, es to biju jau izteikusi toreiz saviem draugiem, un šoreiz viņi reaģēja pavisam savādāk. Bija iemācījušies. Bet, tāpēc es ļoti sargāju to sajūtu, kad es negribēju atkal sevī to vilšanos par tām manām uzliktajām ekspektācijām, kādam ir jābūt draugam un kādam ir jābūt atbalstam, jo viss ir par to, kā mēs paši, jo problēma tā ir mana, teiksim, tas ir mans uzstādījums, kādam ir jābūt draugam, kā es to saskatu. Tas otrs cilvēks varbūt nedomā, ka tādam ir jābūt. Tieši var pateikt. Jā. Santi jau sapratīs. Jā, no sērijas, un tāpēc es saku, to sajūtu vajadzēja pašai sevī tā ļoti atstrādāt. Jā. Tas tā forši, ka tu varēji ar saviem draugiem padalīties un pastāstīt, ka tas nebija tā jauki. Tad mēs runājam vienkārši par cilvēkam apkārt vidē, kā viņi ir reaģējuši. Un kā bija ar tavu vīru, cik ļoti viņš tā kā izprata, ka tev tas laiks ir nepieciešams, un kā tu menedžēji varbūt to, kad es pieļauju, ka viņš iesaistījās arī bērnu audzināšanā un iespējams izvadāja, kur nepieciešams. Cik tev tas bija vienkārši, vai varbūt tur arī bija kaut kādi izaicinājumi, kuriem bija tā kā jātiek pāri? Man īstenībā tādā ziņā ļoti, man nepatīk teikt paveicies tas vārds. Jā, es labi teikšu, ļoti paveicies, jo mums ar vīru mēs ejam tādu attiecību, gan savu personīgo izzināšanas ceļu. Mēs abi, teiksim, kādi mēs bijām 11 gadu atpakaļ, un kādi mēs esam šodien, mēs esam krietni auguši kā personības, un mēs esam ļoti izkopuši savas attiecības, mēs esam ļoti daudz pie tām arī strādājuši. Un es uzskatu, nevajag audzināt bērnus, vajag sākt ar sevi. Tas ir līdzīgi, kā mēs stāstam, nesēdi telefonā, un ko tu vien dari, tu sēdi telefonā. Teiksim. Un tas ir šajā gadījumā man vīrs tiešām, viņš nepārtraukt man atbalstīja. Teiksim, viņam arī bija tas, ka man ir bijuši vairāk kārt tie mirkļi, kad nafig, man to visu vajag, es gribu visu pamest, un viņš vienmēr teica, padoties ir aizliegts. Tu tur pasties, kā iet, un mēs ļoti daudz esam runājuši par to, ka mēs esam vienādās lomās. Jā, protams, iespējams, kaut kādā mirklī viņš pelna vairāk nekā es, bet mēs esam ar tevi vienlīdzīgi, gan es strādāju, gan tu, jo arī
protams, bija Ziemassvētku laiks, un visiem bērniem pēkšņi ir jāsaslimst un traki, un darbā ir nenormāli daudz darba, un vīram ir daudz darba, un tad mēs ļoti, ja mēs nebūtu, teiksim, izgājuši tādu attiecību skolu un izrunājuši šo, būtu baigais kašķis mājās, ja man ir svarīgi būt darbā, un vīram ir svarīgi, un tad mēs ļoti, tā kā centāmies tajā visā rast balansu. Tāpēc es saku, ja gribi savu biznesu, jāsāk ar to, ka tu sakārto sev un savas attiecības. Jo man tiešām bija laiks, ka vīrs man tur palīdzēja locīt kastītes, līmēt uzlīmes, tur pieskatīt bērnus, kad es saku, man vajag izdarīt šito un to, un tur bildēt, piemēram, produkciju. Un viņš vienkārši, mēs, protams, nebija tā, ka es atnācu, man šodien vajag, tā nevajag darīt. Vajag vienkārši, tā kā ar otru cilvēku, ja es rēķināju, es saku, kad tev būtu laiks, vai kad es varētu ieplānot attiecīgos darbus. Un tad... protams, tas tāds baigās žonglēšana ir tajās attiecībās, biznesā un mājās un mammas lomā. Komunikācija tāda atslēga. Jā. Un kā to sanāk arī ar to, kad sanāk mammas loma, un tad arī uzņēmvadītājas loma, un kā to sanāk žonglēt starp šīm lomām? Es nezinu, kā man sanāk, es nezinu, bet, zini, kā ir, laikam tā, es uzskatu, mana lielākā problēma ir, kad pa dzīvi es tāds priekšnieks esmu, un visur jābūt noteicošai man, un es ļoti cenšos arī ienākt, atvērt mājas durvis, un mājās es esmu māma un sieva, es neesmu, kas tur tagad būt tāds priekšnieks arī mājās, un citreiz ir ļoti grūti, jo man vajag visu pa manam, un bērni īstenībā māca, nebūs mammīte pat tavām, viss notiek, tam ir jānotiek, bet es ļoti cenšos būt līdzsvarā, un bieži vien, pieņemsim, nevelti ir tie joki, kad ar pirmo bērnu, ja skatās ar pirmo bērnu, mēs tur tiešām izspiedām visi tur kursiņi, skoliņas, tur visi iespējamais, visa ekopārtika, nedod Dievs, tur, man bērns, man liekas, 3 gados pagaršoja kaut kādu tādu saldumu, kādu, es nezinu, kāds konfets, kaut kā kas bija ar 2, 3, tā tas vienkārši, nebija, un es sapratu vienkārši, ka ne jau ir svarīgi, protams, ir svarīgi, ko tas bērns ēd, bet tas neparādīs, cik es esmu laba vai slikta māma, vai viņš man ēdīs eko brokoli vai parasto no Maksimas brokoli. Tā domāšana, lai piedod visas mammas, kas tā neuzskata, bet tā ir. Arī ir jāaiziet cauri tie dzīves skolēni, jāsaprot, ka nekas nenotiek. Tā bērniņš ir padarīt parastu brokoli. Tas pats bērns vien ir. Jā. Kad pārēdz, viss ir labi. Kā tas, tu minēji to, ka tu aizēji mājās, tu centies nebūt priekšnieks, bet vai tu jūti, ka kaut kādā veidā tava, kā mammas loma, tavas mammas prasmes, tev palīdz biznesā? Patiesībā sakot, jā. Jo katram cilvēkam, īpaši vadot kolektīvu, tāpat kā ar bērniem, tu saproti, kāda ir viņa mīlestības valoda. Citam bērnam, zinu, ka vecākajai meitai ir ļoti svarīgi pieskārieni, lai viņu samīļo. Dēlam ir ļoti svarīgi, ka viņu slavē, kad viņam saka, ka viss izdodās. Jaunākajai meitai, es nezinu, man liekas, viņai ir viss. Viņai patīk gan tas, bet un katram cilvēkam mums ir kaut kas ļoti svarīgs, ka citam ir svarīgi, ka darbā ir kafija un tēja, citam ir svarīgs, kad viņam pasaka, ka viņš ir labi strādā, citam ir atkal, kad algas pielikums vai kaut kas tāds, un tas īstenībā, jo tie darbinieki jau ir tev tādi mazuļi, ar kuriem tu ņemies, un īpaši sieviešu kolektīvā, draudzīgajā sieviešu kolektīvā. Man īstenībā ir ļoti foršs kolektīvs, mēs tiešām esam ļoti draudzīgs, bet mans iepriekšējās darba pieredzes, ir visādi tie darbinieki, visādi cilvēki, un tas mammas, jo pa lielam jau tās attiecības ir vai mammai ar bērnu, vai tētim ar bērnu, visur tas attiecību pamats, tikai mainās tās pozīcijas, vai tas ir kolēģis, vai tā ir mamma tava, vai tas ir tavs bērns. Un, man liekas, sieviete, kurai ir bērni, viņu skatās ar uz to dzīvi savādāk. Es tā uzskatu, jo tu esi izgājis kaut kam pavisam savādākam cauri, un bieži vien mēs nevaram saprast. Tā kā man nebija bērnu, es ļoti daudz ko nesapratu par tām savām draudzenēm vai māsai, kurai bija tad bērni. Man likās, šitā jau tādas nenotiek. Un
Nu, jā. Es to noteikti nedarīšu. Tā tiešām bija, lai cik tas smieklīgi izklausītos, bet man tiešām likās, man jau tā nebūs, es jau tā nedarīšu. Bet, mans bērns nekritīs zemē, viņš neraudās. Viņš tur nepieprasīs, tie tu nezini. Bet dzīvē viss notiek pavisam savādāk. Jā, gan mammas lomas prasmes nodara uzņēmuma vadīšanā, gan arī otrādāk nodara uzņēmuma vadīšanas tādas prasmes arī ģimenē. Viss tāds sasaistīts. Es vēlos pajautāt, parasti tādā mācību procesā tu minēji par to, ka Secret Stones ir arī daļai tā ir ezotērika. Un parasti ir tā, ka tas no manas pieredzes varbūt tās, kad es mācījos psiholoģiju, tad gribas staigāt apkārt un visiem tur stāstīt savas gudrības, ko tas iemācījies. Un tad tu attopies ar visādām reakcijām. Atkal ne tam, ko tu sagaidi. Un man šķiet, iespējams, ka redzēju kādam taviem ierakstiem, kad tu rakstīji, ka tu arī mācījies un izzināji šīs lietas vairāk. Vai tev arī bija tā, ka tu dalījies un varbūt saskāries ar citu kaut kādām reakcijām par tavām zināšanām, kas tev liekas ļoti vērtīgs un ļoti interesants? Zini, kā, bija tā draugi, pieņemsim, arī ir klienti, kas ļoti uzsūdz. To, kad viņiem ļoti patīk, un viņi grib dzirdēt un tā. Bet bija arī, protams, cilvēkiem, ka likās fufels, kad rozā kvarts ir mīlestības akmens, tas piesaista mīlestību, tas ir, nezinu, sievišķības akmens. Protams, bija daudziem, kas ir joprojām arī komentāri, dažādi. Bet, zini, kā, es laikam esmu es nezinu, kā tev, bet tu izjūti, vai tam cilvēkam, ja tu to pasaki kaut kādu teikumu, un laika gaitā tu saproti, vai viņš grib to komatu, ka tu turpini, vai tas ir punkts. Ja sāk tur kaut kā... Ar laiku jau redz cilvēks, mēs neko teiktu. Jo, man liekas, tev tā tēma ir vēl tāda trauslāka, tomēr tā bērna audzināšana un viss tā bērna psiholoģija, tas tāds, ne katrs ir gatavs dzirdēt kaut kādus padomus, ieteikumus, varbūt savu pieredzi, un līdzīgi ir man. Teiksim, man nav tik smalka un tāda joma, bet tomēr tā ezotērika, vai cilvēks ir atvērts, vai viņam liekas, pilnīgi tuftu, ko viņš stāsta, kā rozā kvarts man var palīdzēt piesaistīt mīlestību. Un es teikšu, protams, ka viņš tev nevar palīdzēt piesaistīt mīlestību, ja tu tam netici, un tu sēdēsi dīvānā un gaidīsi. Jo īstenībā vienkārši akmens jau ir enerģija, un tas ir viss, tas ir dzīves organisms, tas nav nekas, ja ir mācīts ķīmija, fizika, tu to visu lieliski zini. Tas nav, man ļoti patikās, ko es mācījos no vienas skolotāja, viņš saka, kāpēc cilvēki tic zālīšu iedarbībām, tu lasi, piemēram, kumelītes kaltē vai piparmētru, ka tas ir nomierinoši. Kāpēc? Un kāpēc arī akmens arī ir dzīvs, un tur arī ir veikta sava izpēte, ka viņš veic kaut kādu konkrēto darbību. Un tad mēs kaut kādām zālītēm, ko mēs ievācām, mēs tā kā ticam, ka tā ir. Bet arī akmens, kas ir nācis arī no dabas, un kam arī ir sava iedarbība, mēs tā kā tam negribam ticēt. Daudz akmeņu miljoniem gadu veci. Tāpēc tur tā, bet es saku, es nevienam nebāžos pilnībā, jo es kaut kā sapratusi, jo es esmu redzējis laikam tos sliktos piemērus, kā dara varbūt citi, un man tas liekas crazy, tā kā nevajag. Tas man liekas, ko tu sākumā teici par tām robežām, kur ir tā kā tu saproti arī, cik daudz no tās tēmas, un arī no ezotērikas vai no psiholoģijas vienalga, kur ir tās tavas robežas un kur pārēt citās robežās. Un kas ir tas, ko tu vēlētu citām mammām, kad viņām, piemēram, šķiet, ka šitais jau nav vērtīgi un ko par mani padomās? Man liekas, to var izbeigt sevī tikai tad, kad tu tā sevi pieņem. Mans laikam ieteikums būtu vienkārši pieņemt sevi tādu, kādu tu esi, un tu esi sevis labākā versija, un tas ir arī īstenībā tik vienkārši un tik ļoti sarežģīti. Jo arī man ir bijuši kaut kādas ekspektācijas par mani pašu, kādai man būtu jābūt, un tiklīdz es pieņēmu sevi, es esmu tāda, kāda es esmu, es varu raudāt, es varu priecāties un dusmoties, un tā uzsākšana, tas biznes, dot savu laiku. Tā kā tiešām dot savu laiku, un tas biznes, ja tev tā ideja ir, un es vienmēr saku tā, pamēģini, jo kāpēc? Vienkārši, ko padomās? Es tā kā atkārtošos, bet pa lielam
mums katram interesē tikai mēs paši. Un mēs jau rītdien vairs neatcerēsimies, kāds veikals aizvērās, vai kāds atvērās, vai kāds produkts tika izlaists. Jā, tieši tā. Tādiem žēl vai par laimi, es nezinu, tā ir. Un arī tajos masu mēdījos paliek jau tikai skaļākie stāsti, par kuriem var malt un malt. Ja tu tur pieteiksi sev, izveidosi, jo daudziem jau ir tāds triggers iziet Instagramā, TikTokā, ierunāt. Jā. Es nezinu, kas sievietēm notiek, bet tā ir, ka dekrēta laikā mums tur kaut kas tā galvā samainās. Un daudzas sievietes, es tiešām ļoti daudzas veiksmīgas uzņēmējas zinu, tiešām, kas ir attīstījuši savus uzņēmumus tajā dekrēta laikā. Bet es nezinu, kas tur no zinātnes viedokļa notiek tajā galvā. Bet vienkārši, man liekas, ja tev ir tā doma, un ja tu nepamēģini, tu jau esi zaudējis. Tieši tā. Ja tev tiešām patīk un tu zini, kad izdodas un nepirks, neviens nepirks. Tu vismaz būsi izmēģinājis. Neviens jau tāpat tad nepamanīja. Jā, neko nezaudēs. Man liekas, ja tu saki, kas ir tas lielākais ieteikums, tad droši vien ir atmest tās bailes. Jā, vienkārši mēģināt, jo nekad jau nevar zināt. Pasties, cik īstenībā daudzi tādi veiksmes stāsti ir izveidojušies tikai tāpēc, ka izdomāju pamēģināt un ir aizgājis. Un es arī zinu tos pašus ļoti, kam nav ne mājaslapas, nekā, viņiem ir tikai vienīgi TikTok konts un viņi apgroza ļoti liels naudas summas. Tīri tirgojot tikai savu apģērbu TikTokā. Liekas, un tu tur centies visādus dizainu savam logo un tur krāsu paleti. Un tad viens cilvēks iet TikTokā un kāpēc viņam izdodas? Viņam ir drosme un viņam pa lielam vienalga, ko tur kāds tur... Skaidrs mērķis. Jā, kāds tur teiks vai neteiks. Tāpēc tas tāds drosme droši vien ir atslēga. Kaut liekas, es neesmu drosmīga, īstenībā tu esi ļoti drosmīga. Tik vieglāk ir iestāstīt, es neesmu drosmīga. Jā. Tas vienkārši ir kaut kas, ar ko ir jāsadzīvo. Bet galvenais tiešām ir darīt un mēģināt. Jā, teikšu tev paldies, Santa, par sarunu. Bija ļoti aizraujoši, ļoti iedvesmojoši. Kad tu padalījies ar savu tādu ikdienu un kā tu esi uzsākusi savu uzņēmumu, savu zīmolu vadi un kā tu izdodas būt arī mammai. Jā, bija ļoti interesanti klausīties, kā tu dalījies. No mūsu atbalstītājiem tev būs arī mazas dāvaniņas. No Mīlēt izglītoti. Tev būs dāvaniņa kurs. Tas ir viens no top kursiem par to, kā veidot saikni ar bērniem. Un šajā kursā īstenībā tas it kā ir par bērniem, bet lielākoties pieaugušie, kuri klausās, viņi ļoti dzird daudz par sevi un arī īstenībā par attiecībām ar cilvēkiem kopumā. Un arī no Little Dreamer Shop būs dāvana karte, kur tu varēsi izvēlēties savam bērnam kādu dāvaniņu. Cik forši! Mēs paši parunājam, mums vēl dabūja dāvaniņas. Paldies par uzaicinājumu, vajag pašās dāvaniņas. Jā, paldies, kad atnāci.